Labdien, esiet sveicināti, un šodien mēs tiekamies ar Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Pasākumā satiec savu deputātu. Skaidrs, ka jautājumu loks gana plašs, runāsim gan par Latvijas iespējām stiprināt savu ekonomiku, arī par eksporta potenciālu veicināšanu. Šodienas tikšanās ar uzņēmējiem, uzņēmēju organizāciju pārstāvjiem bija ārkārtīgi auglīga. Mēs uzzinājām, par ko cilvēki visvairāk uztraucās. Liekas, visvairāk uztraucas par to, ka dažkārt neļauj strādāt. Lieka birokrātija, lieki normatīvi akti, regulējumi tādi, kas varbūt ir pieņemami lielajām dalību valstīm, bet nav pieņemami mazajām dalību valstīm, arī finanses. Daudz vieglāk ir saņemt lieliem uzņēmumiem nekā maziem uzņēmumiem. Bezgala daudz ierosinājumu, konkrēti ierosinājumu, es tos visus esmu piefiksējusi. Un mēs nekādi citādi nevarētu uzlabot likumus, mēs nevarētu strādāt pie likumdošanas, ja es konkrēti nezinātu, ko mūsu cilvēki vēlas, un arī to, kas viņiem traucē. Un šīs idejas, šī informācija, tā tiks iestrādāta likumprojektos, un, protams, es ar lielu prieku un gandarījumu to izmantošu visā savā darbā.